krietns mūziķis, krietns zēns, kā mēs visu viņu labi zinām, dāmas un kungi, Ainars Milovs. Sagairam ar tavašu. Palieku baltu un lielu, lai saklavinām meklētu viņu, savas mīļotās sirds ar ziņu, bet viņš kā lavadors skrēja pa sniegu. Palieku baltu un lielu, lai zem lavinām meklētu viņu, savas mīļotās sirds ar ziņu. Sirds ar ziņu. Ainars Milovs, dāmas un kungi. Ainars Milovs. Labvakar, Ainar. Labvakar. Es klausījos tavu interviju Radio Star FM. Tu biji aizgājis rīta programmu, Bez baibas programma saucās. Tajā rītā programma Bez baibas, jo bija tikai Jānis uz vietas. Un man ļoti patika, kā tu iesāki interviju. Tas bija ļoti jauki, uzreiz paziņojot to, ka tas, diemžēl, ir darbs tāds. Man ir iznācis albums un man ir visur jāiet. Nu, man tas nepatīk, sorry. Īstenībā arī tieši tāpēc esmu šovakar pie tevis. jā. Un, Ainar, godavārds ārkārtīgi cienu to, ka tu, lai arī nepatīk, atnāci. Es īsti nezinu, vai man patīk vai nepatīk, jo... Bravo. Kā es jau tev minēju, es esmu tikai daļēji redzējis programmu ar Andru Frenfeldu, tas man patika. Bet cik atceros, tu toreiz vispār nerunāji tikai. Jā. Es ļoti ceru uz līdzīgu raidījumu arī šoreiz. Tas bija viegls Dzīvosim, raidījums. redzēsim. Jā. Kā mēs latgalē sakam, easy money. Easy money. Atsaukties. Albums. Albums aicina atsaukties. Arī tūre aicina atsaukties. Plaša diezgan tūre. Viss, kur būsiet. Visi... Plati aicina klausīties un turnēja aicina arī nākt un klausīties. Patsaukšanos tas ir tikai nosaukums. Jā, bet, nu... Puka nepareizi paņēmu visu. Nē, bet tu neuztraucies, jo vienmēr var iekulties ziepēs, ja mēģina kaut ko saprast, ko kāds cits ir uzrakstījis. Vēl lielākā ziepēs var iekulties, ja kāds cits kaut ko ir uzrakstījis un mēģina skaidrot, ko viņš ir uzrakstījis. Jā. Tāpēc labāk atstāsim katram, kas saka savu, nu... Jā. Tas būtu super nepieklājīgi. Tagad man jautāt, par ko ir albums. Tad labāk dzeršņām vienkārši. Tieši tā. Bet īsumā, par ko ir albums? Atceries, ka bija, es nezinu, vai tur redzēju, padomju laikos bija, es piemirs, kā sauc tos jogdars. Jogdari vispār viņi tā. Jā, bet viņi parodēja, bija tāda pārraide, kas saucās Kino panorāma, kur vadīja dižais Eldars Rizanovs, Krievu režisors. Viņam bija tāda interesanta maniera, kā viņš vispār izturējās. Es nezinu, kāds atcerās Kino panorāmu? Kino panorāmā. Viens cilvēks atcerās. Viņš pēc tam būs folijē pastāstīs. Tas vēl viena problēma, jo tas, ko es teikšu, tas būs krieviski. Kurš nesaprot? Vēl viens cilvēks. Tātad viens skatījās nesaprotot un viens saprot. Es varētu jūs palūgt, dāma, kas atbildēja pēc tam, ka beigsies, izskaidrojiet pārējiem, ko es teikšu. Bet bija, viņš tā kā pats stāstīja par kaut kādu gruzīnu režisoru filmu. Viņš saka, o čom этот фильм? Да ни о чем. Un viss? Diemžēl uzdevums iztulkot ir uzticēts kaut kur tajā sektorā. Es arī varētu, bet tulkojiet, Mēs gaidam. Tātad, līdzībās runājot, es saprotu, ka albums ne par ko. Tas ir jauki, jo visi tie konkrēti albumi mums ir nedaudz jau apnikuši. Es apskatījos tavu interviju, kad biji pie cienījumā mākslinieka Andra Kiviča. Malacis pareizi darīja. Ko man citu bija darīt? Zini, kā man garlaicīgi ģimenes svētdienas vakaros. Jāsaprot, apmēram, jārod kaut tādu miglēnas priekšstats par to, ko tu esi uzaicinājis. Precīzi. Un kuru vēl dabūt vēl miglēnāku priekšstatu kā Kiviču paskatot, ja? Es atļaušos nepiekrist, jo es tev pieminētu Andru Kiviču satiku pirmo reizi mūžā, un man gluži otrādi šis cilvēks atstāja ļoti labu iespēju, un man vēl nav, izveidojies iespējas par tevi kā par intervētāju, bet viņš bija viens no nedaudzajiem, kas klausījās. Tas ļoti reti gadās, ka, klausās. Jo
lielākoties intervijas Vaiprāts. man ir bijuši tādas, ka uzdod jautājumu un sāk skatīties žurnālu vai kaut ko, pilnīgi cilvēks izrāda tā kā, Ārprāts. es gribētu uzslavēt, vai ne? Bet jebkurā gadījumā atgriežoties pie tā, ka iespējams neviens no klātsošiem nav dzirdējis, vai kāds arī ir, bet lai mēs būtu visi vienā telpā, mēs paklausīsimies, kā Ainas klausījās pie Kiviča vienu no dziesmām. Lūdzu, video. Saprotu, nav, bet kaut kāds izvēles noformējums skandarbam būs, maz ieskat mēs varēsim gūt. Jā, labi, jā. Jā, klausamies. Kāpa uz kuģa, lai brauktu uz mājām, bet kapteiņa nav un buras pie kājām, un skreipuļo kājas, un karte peld jūrā. Jo smaidīgais jūga tika aplami stūrē. Tiešām ļoti sirsnīgi, man likās ļoti sirsnīgi priekš radio, tas būtu formāta, bet tad, zini, tā labā sajūta, ka tu kādreiz uzraksti dziesmu vai tev kāds dzejols, un tad tu paaicini kādu draugu, nosēdini viņam, un tu ieliec viņu, un jūs tā sēžat. Tiešām ļoti jauks video. Tu domāji šo, ko mēs tikko noskatījāmies? Ja labs klips varētu būt dziesmai. Labs klips, jo mūsdien, bravo! Jo visi tie šausmīgie mūsdienu klipi, kur visi lākā puspliki un nevienu neinteresē tā mūzika un kas tur skan vispār. Lūk, te tu redzi klipā, kas tev ir jādara. Nevis jālec apkārt mašīnai, kur ir pusplika meiteni iekšā, kurai ir 100 punktu autovadītāju tiesības jau, un viņi nezin, kāpēc vēl švammējās un švammēja mašīnu mazgā. Bet hopā. Nu, tie klipi, ko es skatos, bet iespējams ir arī citi kaut kādi. Bet šis būtu konkrētā dziesma. Saprotu, tā ir viņa metode tāda, ka viņš tagad grib, lai sāk justies nērti. Nē, mierīgi pusstundu ja tu jūties nērti, saki man, šis jau ir tas brīdis. Es nejūtos nērti, es domāju, ka viņiem vienkārši būs garlaicīgi. Mēs kā norunājām, ka es nepaskaidrošu neko muzikas sakarā. Nu jā, bet es jau pa konkrēto kābalu. Ne tik daudz kā pa to situāciju. Tu latviski runā pamatā. Ne, es domāju par situāciju. Situāciju, jā, varbūt tas nebija tas veiksmīgākais. Es jau arī nezināju, uz kurienes eju. Nē, tiešām tas ir varbūt tiešām diezgan muļķīgi, ka rāda, kā divi cilvēki klausās, teiksim, viens otru dziesmas, bet... Paldies. Tā bija tikai pusotru minūte. Paldies. Un beigās vispār jāatzīst, ka tā bija viena no tādām, man liekas, tie bija viena no iedzīgākajiem jautājumiem, ko Andris uzdev, uz kuriem man nāca. Uz tiem es baigi necerētu šajā raidījumā. Bet viena no lietām mums noskatoties šo situāciju, mums likās, ka tur varētu kaut ko mainīt. Un es varu, ka mūsdienās daudz tos klipus netaisa, tas arī diezgan ķēpīgi. Ir īpaši Latvijā. Mēs uzreiz vienai dziesmētāji uztaisījām klipu. Lūdzu, pirmizrāde klipam. Pirmajā rindā sastājās tie, kas zināja tikai manieres. Otrajā sapulcējās tie, kam patika arī kasieres. Otrajā sapulcējās tie, kam patika arī kasieres. Pirmajā dienā saskrēja tie, kam tas atzīmēts bija no bukā. Otrajā nāca un palika tie, kam vienalga skarbāk vai smukā. Otrajā nāca
smara. Runā Ainars Mielovs. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās. 7. Lūdzu! Maniem laikam ir kaut kāda, nezinu. Vispār man šķiet, ka man ir humora izjūta pašam, bet Jā. tā neierubojos atvainojies. Kāpēc Mielovičs nevis Mielovenko vai Mielovadze? Being Ainar Mielovičs ideja nāk no Being Malkovičs. Zin, kā ienāca prātā šī ideja. Es vienkārši atceros, kādreiz klausījos vēl, man liekas, Radio 101, tas, kas bija tā stikla būrī, vai ne uz stūri. Kad vēl bija Radio 101? Kad vēl bija Radio 101, tie tik Kad vēl bija Latvijas Krājbanka? Tas ir saistīts? Tas ir saistīts, pareizi atcerējos. Oi, nedrīkst te teikt. Ja? Nē, tas nav saistīts. Bet, protams. Puka. Jā, un vienā no pārraidēm bija ārkārtīgi priecīgs par to, ka ir nomazgāti tie logi tai studijai. Un tas paziņojums tāds, ka es ārkārtīgi priecīgs, ka tie logi ir nomazgāti, jo tagad no ārpuses mani varēs redzēt. Labāk. Jā, un tāpēc likās, ka sirsnīgi. Tu tā kā mēģini tā kā norādīt, ka man tieksmes uz ekshibicionismu. Kāds ar vārdu? Nav tāda Ekshibicionismu. vārda. Nevienam cilvēkam nav tādas tieksmes. Ja tādu vārdu nevar izrunāt, tādu vārdu nav.